Vielu pārvērtības ražošanā izklausās sarežģīti, bet es centīšos to izskaidrot vieglā veidā. Katru dienu mēs saskaramies ar dažādām lietām, sākot ar dažādiem sadzīves priekšmetiem līdz mūsu ēdieniem. Vai jums kādreiz ir bijusi interese par to, kā tie tiek izgatavoti? Praktiski viss mums apkārt ir ražošanas procesā pārvērstas vielas. Ja ņemam kādu izejvielu un to, piemēram, sildām, jaucam ar citu vielu, samaļam vai mainām vēl kādā citā veidā, tad tā var kļūt par kaut ko jaunu. Šo izmaiņu procesu mēs saucam par vielu pārvērtību. Redzot šo, kāds teiks, nekā īpaša. Kas gan var būt vienkāršāks par frī kartupeļiem? Nu tad klausies, sākumā tiek atlasīti lielie kartupeļi. Tos attīra no netīrumiem, mazgā un pēc tam nogriež liekās daļas, kartupeļi tiek sagriezti, kas ir frī kartupeļu forma, tālāk tos uz īsu brīdi iemet verdošā ūdenī, tas palīdz noņemt daļu cietas no kartupeļiem un padara tos mīkstākus pēc blanšēšanas. Tā tehnoloģija sauc īslaicīgu pakļaušanu augstām temperatūrām kartupeļu žāvē, lai noņemtu lieko ūdeni, tālāk notiek pirmā cepšana zemā temperatūrā, lai frī būtu mīksti iekšpusē. Tālāk. Kartupeļus atvēsina un sasaldē, lai uzglabātu, kad pienāk brīdis tos pasniegt klientiem. Frī vēlreiz cep, bet tagad augstā temperatūrā, lai tie kļūst zeltaini ar kraukšķīgu garoziņu. Gatavos frī apber ar sāli vai citām garšvielām un pasniedz. Nu ko, vēl joprojām liekas vienkārši? Ražotnēs izmanto šīs vielu pārvērtību spējas, lai izveidotu lietas, ko mēs katru dienu izmantojam. Viņi zina, kā malt, karsēt, šķaidīt un jaukt izejvielas, lai tās kļūtu par kvalitatīvām, bet galvenais – mums ļoti noderīgām lietām. Kad nākamreiz ņemsi kādu lietu rokās, padomā, kas tie bija sākotnēji un kādām pārvērtībām bija jāiziet, lai kļūtu par to, ko redzi.